Nu, sveicināt. Nedaudz tāda neordinārs sākums svēršanās iknedēļas video. Kāpēc? Tāpēc, ka jāsāk šitā nedēļa ir ar spēku vārdiem. Lai tur vai kas tur būs uz tiem svariem, mazo plusiņu, mazo mīnusiņu, lielo mīnusiņu. Es zinu to, ka nākamā nedēļa būs vēl jaudīgāka. Jo Mārķis šī brīvdienās bišķi salicis prātiņu pa plauktiņiem, kā saka. Dodos uz Engures doktorātu, kur es nosvēršos. Tagad pa ceļam es pastāstīšos, kā man gājas pēc datiem, pēc kaut kādiem saucamajiem provizoriskiem statistikas rādītājiem. Tātad ar solīšiem mēs esam tīri labi tikuši galā. 8725 vidēji. Aktīvās kalorijas mums ir šajā nedēļā 800 vidēji, kas, manuprāt, ir mazākais rādītājs projekta laikā. Protams, ka ar sirdsritmu miegā un ar miegā nodedzinātajām kalorijām viss ir pilnīgā stīgā, tāpatās. Tā kā ejam svērties. Lai tur vai kas šodien tiks parādīts uz svariem, Mārķis piestartēs jauno nedēļu mēmi. Šodien jaunēklis nedaudz ir satraucies par šo situāciju, tāpēc, ka šodien varētu sanākt situācija, kad kaut kas ir plusiņā. Es, protams, sirdsdziļumos vēl projām ticu, ka būs mīnusiņš. 141,5. 0,8 ir, kas man ļoti priecē, jo es biju satraucies, ka būs plusiņš. Ko lai saka? Nebūtu šokolādes rulēt noēdz, būtu kilograms vismaz. Bet es pat negribētu teikt, ka es esmu apmierināts ar šo rezultātu, jo es zinu, ka es varēju labāk, bet tā arī mēs paliksim un būsim labāk.